Tā nonāk līdz numur 76 Roberta Lapam. Arī pie Andra Turka. Andrs Turks pārvadājas grabu. Nē, un Pavlovičs met un ir vārti. Numur 97 Valters Pavlovičs gūst komandas pirmos vārtus. Pankovs atspēlēja pa bortu, bet pretspēlētājiem. Oi, cik labi nomānīja Andrs. Labi atkal metiens vai priekš vārti! Vārti! Rītvērs Zēbergs iemet vārtus un nebūs, ja? Ainārs Bitens rāda, ka vārti nav. Ai, kur šitā var bļāviens? Es ļauju. Bet vispār moments bija super. Nu, vārtī jau bija. Nu, bija vārtos. Bija, tāpēc mēs... Patriots viņu, kas notiek? Nu, viņi tur kaut ko diskutē. Tūlīt sapratīsim, bija vai nebija, bet katrā ziņā moments. Andris Lobatkovs super. Aizsargs domā, ka viņš šķels. Nomāni atdeva piespēli un tad uz vārtu priekšā un tur grēks netrāpīja. Tā arī bija. Nu, kas notiek? Būs vārti, prasa, kam piespēle, viss kārtībā. Mēs rāda apgriežamies riņķī, viņš numurus grib redzēt. Īstās vienkārši, ka visi grib piespēli dabūt. Jā, visi pagriež muguru, lai viss numurus pierakst. Jā, tā izskatījās, ka Džeki gribēja iedzīvoties to, ka tiesnesis nezina. Jā. Nu, Ainārs Bitens sākumā ar žestu rādot rokas uz sāniem parādīja, ka vārti nav, bet attiecīgi aprunājoties ar otru galveno tiesnesi pieņemts lēmums, ka vārti tiek ieskaitīti. Un piespēle uz otru malu, kurš būs pirmais pie tās. Pie tās pirmais ir Pankovs, numur 7. Iet zonā un izpildu metienu un vārti! Tas bija šāviens sirdī. Izgāja cauri Edijam tīro. Tiešām labs šķēliens. No Edgara Pankova numur 7, kurš ieguva savā zonā ripu, iegāja zonā, atvēsējās un raidīja. Rīts, ka nonāk Savīckis, dodās, metīs, jāmet. Piespēles vārdu priekš, bīstami, nav, nekas nav. Ripa nav pie vārds. Jā, tā ir. Tad patiesībā ļoti interesanti būs pavērot, kā Patriots šajā situācijā reaģēs un kā viņam iestā spēle. Vai viņi spēs? Sušins, cik bīstam beigās sanāca. Ai, kā pietrūk, lai iemestu savai komandai visus kā. Tur ir spēlētājs numur 3 Čekavs rindās, kurš man nav protokolā, tā kā viņam uz muguras ir rakstīts Makņa. Oskars Udris uz mājas rēķina dabū momentu, ko darīs? Vārti! Kas par momentu šitā te izlaida ripu Čekavu no zonas izslīdēja. Aizsargs nedabūja. Udris lec ārā uz maiņu un viņš vienkārši dabūja momentu 1-1 un vienkārši filigrāni apspēlēja vārdsargu un ar backhand pieslidina tukšos vārtos pa zemi. Nu ko? Mums ir 2-2. 2-2? Jā. Tā kā spēle turpinās. Pavlovičs. Tās pats mūvs, tās pats gols varēja sanākt bišķi savādāk situācija, bet šoreiz izglāba. Savīckis cīnās, uzvarēs ar svaru un ar augumu uzvar Čekavu, bet... Un tagad jau uz vēdera atrodoties mēģināja piespēlēt. Tā, nu ko? Viss kārtībā, Oskars Udris. Oi, klūp, Čekavietis un priekš, ko darīs? Pats laužaus vārdu priekš. Vārtī! Izlīd no aizvārds un iestūm. Izskatās, ka starp kājām, starp kājsargiem izgāja. Nu ko? Patriots izvirzās vad. Un iemetiens Čekavs aizsardzības zonā. To uzvar Čekavu un izraida arī pārā no savas aizsardzības zonas. Oi, bīstam sanāca, bet visu laikam noteikti robežās un arī pārtver. Vārti mazākumā! Čekava iemet vārts mazākumā. Un rezultāts 3-3. Priekšā un tagad var aiziet Patrioti 1-2. Andris Turks pieslēgsies, bet Roberts Stalmans pats darīs met. Gārām vārtiem. Alvim pārved Alvis. Apspēlē 1-1, iespēja uzvarēt metiens! Nav! Pankovs gara apmali uz Robertu Lapu. Roberts Lapa, komandas kapteinis. Vairs augstas aizsardzībām.
Metiens un ir vārti. Roberts Lapa pieliek punktu un izcīna uzvaru Ķekavai. Patrioti piedzīvo pirmo zaudējumu šajā sezonā. Līdz šim 7 spēlēs 7 pārliecinošas uzvaras. Šodien zaudējums. Tāpat skatāmies, kas mums ir spēles labākie spēlētāji. Mainiekiem tas ir numur 34 Oskars Ūdris un viesiem. Tas Oskars Ūdris šodien izpildā komandas kapteiņa pienākums. Un mums ir spēles labākais spēlētājs ir Andris Lopatko. Jā, un viesiem, tu redzi? Jā, komandas kapteinis numur 76 Roberts Lapa, arī 4. vārta autors, jeb uzvaras vārta autors. Tā, spēle šodien bija grūta, pretinieks labs, neļauj mums ieskrieties, uzsākt uzbrukums. Zinājām, ka pienāks šī diena, kad arī mēs zaudēsim kādu spēli, bet, cīņas pats nedaudz pietrūka. Nākamreiz būs labāk. Par patriotu nepiedzimst, par tādu kļūst.